Nu, ko kā sacīt, jāsaka, viss nebeidzās arēnā. Šodien ATA centrā. Šodien ATA centrā 371 repbātli. Brauksim atbalstīt savējos. Močīsim pabildēt. Vienīgais mīnus būs tu tas mašīna jātīra. Bet, nu, neko darīt, draugi. Tā kā davai skrienam uz 371, kamēr vēl laiks ir. Es jau kavēju, jau tā notiek viss. Davai iesim nomest somu, paņemsim kameru visu un iesim. Nu, brečī, kā tu jūties? Kas tev pretnieko šeit? Linārds Odiņš. Domā, būs viegli? Būs viegli. Pēc tev kādreiz sanāca ar Odu? Odu man nav sanācis. Jā, nē, es vienkārši gribēju prasīt, varbūt jau vienreiz vinējis. Vienu Odu. Nē, nav. Šeit būs pirmais Ods, ko nostīšu. Jūties pārliecināts pēc sevi, viss kārtībā? Jā, viss labi, ir gatavs. Var pačukstēt, varbūt uz ko liku uzsvarīgs? Uzsvariņas? Jā, nu, pārlā uz pretinieku vai savu kaut kādu, vai varbūt līdzi? Es mēģināju parādīt to, ka man ir skills un viņam nav skills. Sapratāt? Es ielraku, nāc šurp. Tu tikko bāds beidzās, tu nesaki, vai tu tik tālāk. Varbūt bēdīgs, lai viss domā, ka netik, jā. Tu dabūji bišķi no žūrijas iekšā, tā godīgi. Jā. Tie, kas skatīsies, tie redzēs kritika pa tēmu, jeb nē? Es nevienam nebiju vispār rādījis savus pāns. Es viens pats klausos, man liekas, ir afiēna. Man liekas, ka rītīgi dalu pašam. Bet, kā atklājās, žūrijai tā nelikās, arī citiem tā nelikās. Varbūt dažreiz vajag parādīt kādiem citiem cilvēkiem ārpusē, ko tu esi sarakstījis, lai viņam pateikt kaut kāds domas. Ko domā? To, ka Markovs sāk izdomāt, ko tu esi teicis? Nu, tas bija setups. Tas bija setups reāli. Viņš jau man gribēja jau bez sāles atvēst vienkārši. Jā, tev vispār tevēs bija trešais bētls, vēl 2 pirms tam klausījies, ir labi? Jā, bija rītīgi nice bētli. Tagad dzirdēt, ejiet noskatieties. Klausies, es noklausījos pēc tam mājās, to ceļas, bļāģi, veiču, kur tik labs. Saprat beigās, jā. Nē, tikai šeit jau tu nomačīji, bet, bļāģi, pēcapstrādes viss bija afigēna. Noteikti, kas tev pretī? Man ir LKID Ivo. Kāds viņu zina, neviens īsti neredz, to nezinu. Nē, man ir tik daudz darba, ka es vienkārši bez disrespekta, es vienkārši neatceros visu pārsniņš. Kā tev pašam, tu tikko atnāc, vai tu biji uz pirmajiem 3? Es biju uz pirmajiem 2, trešo es neredzēju. Tagad pirmajā abra bija mega nice ieskaitīja. Viņš tikai nespoilos, kurš uzvarēja. Dahujā labāk nekā atlasē viņš ieskaitīja. Dahujā atlasē daudziem nepatika, kas gaidīja no viņa daudz. Tagad viņš parādīja to, ka viņš var arī tos smieklīgos lainas uztaisīt un visu. Un otrajā man likās reāli, ka Daguči jāvinnē nevis Dafijam. Tā pilnīgi godīgi, jo Daguči varēja daudz labāk saprast. Dafijam tur viņš arī toč par tām valodām iepis, ka viņš tajās valodās runā citādākās, un viņš tieši iespitoja par to. Man likās, ka Daguči vajadzēja vinnēt, jo es Dafiju arī nesapratu daudz kur. Cik pārliecināts tu reāli šodien jūties, ja ņemot vērā, ka tu biji viens no lielākajiem pārsteigumiem, faktiski tev tāda augstākā lātiņa. Jā, tu jūties pārliecināts, teksti labi? Es jūtos pārliecināts, teksti. Kurai spēlēji, tagad būs rīna? Nebūs vairāk, tas būtu tāds one-time thing, varbūt vēlreiz kādreiz, ja kaut kas ienāks prātā, bet nu nevar sevi asociēt kā gamer, zin kā, tad citi pēc tam visu laiku. Bet, nu jā, ja es nenočaukošu, ja es visu izdarīšu pareizi, sarakstīšu, es esmu ļoti labi, es tā uzskatu pa faktiem. Šoreiz varbūt nav tā vairāk kaut kāds tur rakie bāri, bet vienkārši pa faktiem es eju virsū Dīvo un jā, plāns viņu pazemot, tāds plāns. Redzēsim, kā izdosies. Apskatieties, ko mēs atdām, zvēzdulīte, ja prelidents. Kā jūties? Cik bētles redzēji? 3, 2. Viņi sāk atpāt. Patīk kāds, ir tev favorīts kāds? Dafijs? Man liekas, ka ilgāk viņš repostē, jo būs labāk. Pagaidām ir tā 50. Kā tu dabūji biļets uz šo pasākumu? Nopirku. Dīršu viņš. Nopirku. Viņš dīrš. Neram? Spiecīgi nerēt. Kāpēc 371 CS komandā nosūkāja? Man brā. Kāpēc reiz pa sirstiņu? Sūkājām vienkārši. Bet līdz finālam nesūkājām. Sūkājām. Vienkārši paveicās? Jā. Labi, negaidāsim Preldeni, lai viņam lielisks vakars. Ko te
man iepriekš bija kā 3 komentāri, ko tas nabaks tur fonā visiem lien klāt. Kas viņš tāds ikots, Javans Nonēs vispār. Jovīs cilvēks. Es šis tas bija slikts cilvēks, no to nepēc. Bet tagad esmu mainījies. Un kurš to raka, varat pienākt man paprasīt, pateikt, ka esmu Jobans. Esmu 371 vai Zolitūdē vai Krišāņa Valdemāra 77 pienāc un pasaka man to. Dzirdējāt? Nav, viņš ir labs cilvēks. Tieks viņu pazīst. Esmu labs, ja tu esi labs. Tieši tā. Nu, Robin, kā jūties? Nu tā. Tā? Sirdsapziņas pārmetumi par otro pantu. Vai tu atkal aizmirst? Nē, es tur visai šovinistiski un vulgāri izteicos par Klēru māsīcu. Jā, īstenībā tas ir viena no rētām lietām, kuras vispār nesaprotu, tāpēc, ka māsīca nav māsa. Nu, tā kā man ir kaut kāds 17 māsīcas un brālēni, kuras pusi pat neesmu redzējis, ja, bet by any means necessary. Tā tur bija cīņā un mīlestībā, karā un mīlestībā visi bija kā atļaut. Jā. Klausies, Bruno, es zinu, ka es tev nenoķeršu, un es zinu, ka vēl ir Blātli un tā tālāk. Visi saka, ka 5. sezona tur šis neizdosies, kā tev komentāri. Crazy, šodienas batli. Vēl 2, protams, nav notikuši, bet tie, kas bija 6, ja godīgi ļoti intensi, visi čociņi ir labi. Jā, protams, viens tur ir labāks vienmēr tajā batlā, bet kopējā ļoti labi punchline, labi. Var redzēt to, ka pēc 5 gadiem, ko mēs esam taisījuši, man liekas, čoks sāk rakstīt labus personiskus punchlines. Un šodien ir tā battle enerģija, tu jūti, ja mums te viss kaut kāda kautiņa apkārt, te viss kaut kāds drūzmēšanās apkārt un viss pārējais, tā kā ir battle enerģija. Šito te mēs centāmies dabūt, visus gadus. Protams, nevajag vienam otram pa galdu dot, ja, bet enerģija labi. Vēl aizvien ir 2 ļoti traki batli, jo vienā ir Serpentīns, otrā ir Leiks, kur no viņiem sagaida. Ņemot vērā, es neteikšu kurš, bet viens cilvēks, uz kur daudz ticēja šodien, izlidoja. Jā, viens vecais ir izlidojis ārā. Es domāju, ka Serpentīns tur ir easy battles. Es domāju, ka Serpentīns easy ņem par F6 Leiks pret LKI Dībo. To tev ir jautājums. Tur priekš manī viss saka to, ka Leiksam it kā easy. Es saku to, ka tas 50-50, tāpēc, ka Dībo, man liekas, 1 pret 1 rakstījis arī pietiekami labi. Tāpēc tas būs interesants battles. Bet Serpentīns 100% uzvar. Ja neuzvar, tad tas šis ir Bruno lāsts kaut kāds. Tad man ir vēl viens jautājums. Šodien bija pēdējā kvalifikācijas diena. Tavu komandu kvalificējās? Mēs nepieteicāmies, bet es būšu... To mēs neteiksim. Iedod kopērtēm par šodien, nesakot, kas izkrita. Kāpēc, lai es teiktu? Kopērtēm šodien bija labi. Es neteiktu, ka šis ir labākais etaps un posms, kurā es esmu atradies. Kopērtējumā es varbūt iedošu kaut 6,5 vai 7, jo daži batli bija ļoti grūti un ir dažas performances, ko es ļoti vēlētos uzteikt. Es vienkārši nedarīšu, lai nespoilotu jums, kas ir noticies. Performances jau tu vari uzteikt. Nu jā, bet laikam viss arī sapratīs, jo tās performances, ko es gribu uzteikt, bija mega. Bija daži batli, kuri man varbūt nepiepildīja manas vēlmes par to, kādi tie būs. Bet kopumā tāpat bija ļoti, ļoti grūti. Es domāju, ka kā jau katru gadu ceturtdaļfināli ir mega karsti. Arī pateikšu jums vienu lietu. Bija pāris upseti, bija pāris lietas, ko jūs negaidījāt. Un es nezinu, gaidiet battles, skatieties battles. 5. sezona, tie fujaki teica, ka tā 5. sezona sūdīga. Nē, nav sūdīga, bet šodien daži batli mani bija šī tā nervēlmoja, bet es saku, ka kopā šodien bija 7 no 10. Jā, 7 no 10 iesakām. Jā. Ja tu esi uz vietas, tas suds, tās emocijas, ko dabū uz vietas, ir pilnīgi nereāls. Un pat no batli, kas varbūt nav tik krūts, uz ielas, uz vietas dabūt tik masīvas emocijas. Tā kā jūs visi, kas šo sūdu skatāties un jūs nebraucat, jūs esat lohi. Ja jums nav iespēja atbraukt, fair enough. Ja jums ir iespēja atbraukt, ko tu dari piekdienas vakarā? Kas šodien diena? Sestdien. Ko tu dari sestdienas vakarā? Neko. Pull up uz batliem. Ko ir jāstrīmo? Marko, jāstrīmo Dēmona dienas, jāstrīmo frīkojam, drīz nāks ārā reperteks. Sekojiet lietām, sekojiet hiphopam. Melnzara grāmatā ārā, paklausieties to sūdu. Es pat daudz runāju, Griants.